Jā, Edgars Rinkevičs šobrīd uzturas vizītē Maskavā un tās laikā plānota tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ārlietu eksperti saka, šādas sarunas nenotiek bieži, tāpēc tas ir ievērības cienīgs fakts. Kāds varētu būt vizītes sausais atlikums un vai tādu vispār nepieciešams gaidīt? To šorīt jautāsim politologam Kārlim Daugštam, viņš mūsu studijas viesis. Labrīt! Labrīt! Sakiet, cik tad ir nozīmīga šāda vizīte, par cik nozīmīgu mēs to varam uzskatīt? Parasti par tādām vizītēm bieži vien mēs pārspīlēt un uzskatīt to par kaut kādu vēsturisku vizīti un ļoti nozīmīgu vizīti. Es šobrīd tomēr nesaskatu, ka tā būtu kaut kas ārkārtējs. Tā ir ieplānota vizīte, vienkārši tikai tas, ka notiek tādā situācijā, kad apkārtējā pasaule un sevišķi Austruma Eiropa un Eiropa vispār ir tādās izšķiršanās gaidās vairākos jautājumos. Pie tam arī Rinkeviča vizītes fons ir samērā tāds saspringts, jo mums tā apkārt tikko bija divas mācības, militārās mācības, kas izsauca tā sakot reakciju. Mums šeit iekšienē arī notiek gaidīšana, šī Viļņas samita gaidīšana, šī jautājumi, kas attiecas uz Baltijas valstīm par izšķiršanos, par, teiksim, dzelzceļa jautājumiem, Rail Baltica un tā tālāk. Un tikko ir notikuši Livitine vizīte, kas ir, teiksim, liels spēlētājs Krievijas ārpolitikā un ļoti tuvs, teiksim, valdības un sevišķi prezidenta aprindām. Un tāpēc arī šī problemātika, protams, ir saistīta ar Rinkeviča vizītes iespējamiem rezultātiem. Kaut gan tā skatoties no tāda, teiksim, tā atlikuma, tur ir paredzēti parakstīt divi nesevišķi nozīmīgi līgumi, kuri ir oficiāli pasludināti. Taču liekas, ka tomēr daudz svarīgāka būs tā ziņa, ko nesīs Lavrovs šīs sarunās Rinkevičam kā vienam no Baltijas valstu pārstāvjiem pirms Viļņas samita. Un es varbūt pat uzskatu, ka šeit varētu būt kaut kāds, teiksim, dziļāks filozofisks vai filozofiski politisks aspekts visām šīm sarunām, kuras Rinkeviča kungam nāksies vest šī sakarā. Protams, nozīmīgs ir starpvaldību apspriedes rezultāti, bet tie varētu nebūt tik, teiksim, pat laba nozīmīgi. Bet plānos viņiem tomēr nav runāt par Viļņas arī samitu. Viņiem nav plānots runāt par Austrum Eiropas valstu un Krievijas attiecībām, vai viņi to varētu darīt? Jā, es noteikti uzskatu, ka tas tā arī būs. Lavrova, teiksim, iesaistīšanās sarunās ar Baltijas valstu vienu no vadītājiem ar ārlietu ministru, kurš tikko bija un kurš tikko ir bijis Eiropas Savienības ministru komisija apspriedē. Ja? Tas, protams, visi šie jautājumi būs un tiks saistīti noteikti šī sarunā, jo tāda ranga un tāda līmeņa sarunas nenotiek tikai par ļoti konkrētiem, ļoti precīziem vai ar sevišķi, kas mums liekas tādi ārkārtīgi asi jautājumi, iekšpolitiski, bet tie notiek tomēr plašākā kontekstā, kas varētu dot signālus, arī varbūt Lavrovs kaut kādā veidā dos signālu, teiksim, Baltijas valstīm par viņu nostāju, viņu politiku, izturēšanos arī nākošajā šī Viļņas samita laikā. Es uzskatu, ka tam ir vispraktiskākā nozīme pat labam šo sarunu gaitā. Bet ko tieši šī vizīte liecina par Latvijas-Krievijas attiecībām savstarpējām? Saprotiet, viņa ir divējāda. Mums ir ļoti saspīlētas attiecības tādā psiholoģiski politiskajā laukā, teiksim, emociju laukā. Mums ir saspīlētas attiecības. Tai pašā laikā šīs attiecības visumā ir labas un normālas, un tā to vērtē gan Krievijas vēstniecība šeit, gan arī ārlietu mūsu ministrija. Tās ir ekonomiskās attiecības, kuras rit savu reālo gaitu un kurām ir potenciāls gan izaugsmes, gan arī iespējamie sasniegumi. Tāpēc šeit tādā veidā šī vizīte nebūtu kaut kas ārkārtējs, ja, no ekonomiskā vieta. Vienīgi tur ir viens aspekts, kurš, manuprāt, būs ļoti noteikts taisni tajā praktiskajā viedokļā. Tas ir Rail Baltica jautājums, kas Krievijai tomēr izsauc zināmas, ne bažas, bet tas ir piedāvājums Latvijai un Baltijas valstīm vairāk ievērot šo austrumu virzienu, kas būtu, teiksim, eirāziskiem
šīs transporta koridors, kas iet uz austrumiem. Un šī austrumu virziena koncepcija un struktūra, viņa, protams, izraisīs jautājumus par šī savienojuma Rīga, Maskava, dzelzceļa un transporta koridora attīstību, kas varētu būt, kā to uzskata, ka tas varbūt būtu tas lielā zīda ceļa tāds reanimācijai vai pacēlums līdz pat Ķīnai. Un Latvijas vieta un Latvijas, teiksim, konstruktīvā sadarbība šai projekta ietvaros, protams, tā varētu būt praktiski apspriesta un praktiski arī kaut kādā veidā, ja ne pretnostādīta, tad vismaz viņa tiktu likta, cik jums praktiski ir vajadzīgs cauršūt šo pilnīgi dzelzceļa līniju uz Helsinkiem un tālāk uz ziemeļiem, kur līdz pat šim brīdim nav it kā ekonomiski viņa pamatota vai ekonomiski ar skaitļiem izskaitļota. Bet runājot par Baltijas valstu un Krievijas attiecībām, Lietuvas prezidentūras laikā redzējām Krievijas visai agresīvo politiku pret Lietuvu. Drīzumā Latvijas prezidentūra. Vai tagad Rinkevičam jau būtu jārunā par to, kādas attiecības varētu būt tajā laikā, kad Latvija prezidēs Eiropas Savienībā, no kā būtu jāuzrunās un ko no Krievijas var sagaidīt šajā laikā? Es domāju, ka pat laban šis spiediens, kurš ir izdarīts un tiek izdarīts pret Lietuvu, viņš parāda nepieciešamību Baltijas valstīm izstrādāt kopēju stratēģiju un politiku arī tālākajiem gadiem. Es nedomāju, ka šīs taisni tikšanās laikā tiks jau doti kaut kādi mājieni par nākošās prezidentūras gadiem, ja? Latvijas sevišķi prezidentā. Tomēr man liekas, ka te būs jautājums par to, vai mums nav jāgatavojas, kādi tādi signāli varētu būt. Teiksim, attiecībā uz robežu kontroli, attiecībā uz muitas kontroli. Mēs zinām, ka arī pat laban jūs jau ziņojāt, ka uz, teiksim, Krievijas un Latvijas robežām jau pat laban sāk veidoties atkal kaut kādas problemātiskas šauras vietas, kuras ir jārisina tīri praktiski. Un, protams, ka te arī, teiksim, Baltijas valstu solidaritāte ar Lietuvu ir ļoti liela nozīme, jo spiediens pret Lietuvu, tas ir pirmais Baltijas kanāls ar zināmajiem visiem jautājumiem. Pat labam tiek izmantots arī nesevišķi, manuprāt, solīdais spiediens pret Lietuvas prezidenti Grybauskaiti, kura ir ļoti spēcīga personība un taisni viens no tiem motoriem, kura virza šo, teiksim, prezidentūras visu šo vilcienu. Šeit Latvijā būs mazliet citādāk, jo, manuprāt, ka šeit prezidenta loma nav tik spēcīga, te ir jādalās ar premjerministru un būs nozīmīga vieta ārlietu ministrijai nākošās prezidentūras sakarā. Tāpēc, jā. Kā jūs kopumā vērtājat, kāda būs nozīme šim nākamnedēļ notiekošajam Viļņas samitam? Vai viņš nesīs to lielo to gala lēmumu rezultātu saistībā ar Ukrainas šo asociācijas līgumu? Man liekas, ka pat labam šīs gaidas no abām pusēm ir tādas gandrīz eskatoloģiskas, gandrīz vai to, kas būs, kas notiks. Krievijas puse to uzskata par, ja Ukraina tomēr parakstīs, ka tā ir aiziešana no Eirāzijas telpas un ka tā ir gandrīz vai kā kauja pie Maskavas, kura pēdējā kauja Eirāzijas projektam. Tas ir viens, līdz ar to tas izsauc veselu vilni dažādu analītisko materiālu, kuri parāda tādu katastrofālu situāciju Ukrainai, ja viņa iestāsies. Krievijas masu mēdīju un Krievijas ekspertu situācija tāda dramatizējoša. Uzskata, ka Ukrainai būs milzīgs bezdarbs, sociālā spriedze un tā tālāk. Tā pašā laikā arī Eiropai, ja tomēr šis neizdodas, tas ir šis asociācijas līgums netiek parakstīts, ka tā ir tāda reputācijas zaudējums, ka šis Eiropas
ideja Eiropas izplatība, viņa ir gūsi nedaudz tādu zaudējumu. Manuprāt, ka tur ir arī, teiksim, ļoti spēcīgi Polija pat labam darbojas šī lokā jautājumā. Un sāk veidoties arī tāda, ne tikai ideoloģija. Ja Ukraina tomēr paraksta asociācijas līgumu, veidojas tā saucamā ideja no Baltijas jūras līdz Melnai jūrai, kas izveido tādu kā joslu un vienādu valstu domājuši, eiropeiski domājuši, kas atgādina, Krievijā to sāk uzskatīt kā jaunu sanitāro zonu, sanitāro kordonu, ko mēs atceramies no 20. gadiem. Tāpēc Varšavā gaida brīnumu pie Viļņas, vai brīnumu Viļņā, tāpat bija kā 20. gadā brīnums pie Varšavas, kad tika atmesta sarkanā armija no Varšavas. Tas rada tādu, ziniet, emocionālu patlaban, it kā mēs stāvam kaut kāda izvēles punkta priekšā. Vai nu mēs atgriežamies kaut kādā citā Eiropā, jeb tomēr mēs veidojam kaut kādu jaunu un citādāku skatījumu uz visu šo projekciju. Paldies, Paldies par sarunām. Paldies.